Kas tu esi, kungs? Dievs, kāds tu esi? Kāds tu esi, mans Dievs? Es tev tik daudz kalpoju, bet es tevi pašu taču nemaz nepazīstu. Par šiem un citiem jautājumiem raidījumā Lūkšanu kambara noslēpumi. Tādēļ, ka viņš man stipri pieķēries, es viņu izglābšu. Es viņu paaugstināšu, jo viņš pazīst manu vārdu. Kad viņš mani piesauks, tad es viņu paklausīšu. Es viņam esmu klāt bēdās, es viņu izraušu no tām un celšu godā. Es viņam došu ilgu mūžu un parādīšu viņam savu pestīšanu. Labvakar, radio klausītāji! Esiet sveicināti raidījumā Lūkšana kambara noslēpumi. Studijā esam šeit mēs, divi Jāņi, es Jānis Sadovskis. Un es Jānis Akmens, labvakar. Un mēs turpinām mūsu sarunu par Dieva meklēšanu, par lūkšanu dzīvi, par nopietnu vēršanos pie tā, lai mūsu dzīvē būtu garīgas disciplīnas, un nevis disciplīnu dēļ, bet lai mēs caur to visu iemācītos piedzīvot reālas Dieva pārmaiņas savā dzīvē, reālu vārdu atklāsmes zīmes savā dzīvē un ļoti tuvas un personīgas attiecības ar Dievu. To, ko var iemantot un iegūt tikai tad, ja cilvēks ir nolēmis meklēt Dievu ar visu savu sirdi un savu dvēseli. Un gavēnis ir viens no veidiem, es teiktu tā, viens no spēcīgākiem veidiem, ko Dievs parāda kā ļoti spēcīgu un iedarbīgu ieroci Dieva meklējumos un veidā, kā mēs vēršam savu sirdi uz Dievu. Mēs runājam par Jesajas grāmatas 58. nodaļu, 14. panta, 3. daļu, un kamēr mēs gatavosimies šim raidījumam, šim sarunai, atrodiet savus bībeles, atrodiet savus pierakstu kladus, un mēs priecājamies par tiem cilvēkiem, kas pieraksta, kas zvana, kam ir kaut kādi komentāri, kaut kādas domas, lai Dievs jūs svētī darīt arī tā tālāk. Tātad lasīsim Jesajas grāmatas 58. nodaļu, 14. pantu, domāsim par to, bet lai mēs to varētu veiksmīgi un tiešām darīt ar atklāsmi, lūksim Dievu. Mīļais kungs, mēs nākam Tēvs šajā vakarā pie tevis un pateicamies tev, Dievs, par to, ka tu esi kopā ar mums šajā vakarā. Dievs, paldies, ka kopā ar mums šajā vakarā ir tavs vārds, ka mēs varam viņā iedziļināties, viņā skatīties. Tēvs, mēs tev pateicamies, ka caur šo vārdu mēs varam tevi iepazīt, tevi saprast, un Dievs ieraudzīt, ko tu esi mums sagatavojis, ko tu esi parādzījis. Dievs, paldies, ka tu caur šo vārdu dod mums instrumentus mūsu dzīvē, ar ko mēs varam tevi labāk saprast un piedzīvot tev, Dievs, ka mēs varam tev pietuvoties, Tēvs, un mīļais Jēzu, atklāj šo vārdu. Kungs, liec šo vārdu mūsos nevis vienkārši kā zināšanas, bet kā atklāsme. Svētais gars, vadi mūs šajā vakarā, māci mūs Dievs šajā vakarā, atklāj savu dzīvi, savas domas, savas idejas par mums, un Dievs svētī, kā mēs varam būt tie cilvēki, kas saņēmuši tavu vārdu, ieejam šajā pilnībā un dzīvojam ar šo pilnību. Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Amen. Amen. Lai Dievs jūs svētī. Lai Dievs tiešām jūs svētī, mīļie radio klausītāji, jā, mēs pagājušajā runājām par šī mantojuma nosacījumu, kas ir rakstīts Jesajas grāmatā 14. nodaļas 3. daļā. Varbūt Jāni izlasa visu šo te pantu, jā, un tad... Un tātad 14. pants. Tātad tas kungs būs tavs prieks, es tev vadīšu zemes augstumos, un tev došu tavu tēva Jēkaba mantojumu, jo tā kunga muta tā ir runājusi. Tātad šeit debesu tēvs mums apsola, ka viņš došot mums Jēkaba mantojumu, kas rāda šeit šo tekstu. Caur šo tekstu mēs lasām, ka tas ir runāts par nākotni, kā tādu, kas ir runāta kā uz nākotni, jebkuram kristietim, jebkuram cilvēkam, kas pieņem Dievu kā savu kungu, kā savu glābēju, kurš kļūst par Dievu bērnu. Dievu bērnu, tieši tā. Un atkal mēs gribam pievērst jūs uzmanību radio klausītāji, ka viņš runā Izraēla tautai, viņš runā cilvēkiem, kas jau dabiski ir Jēkaba pēcteči, kas jau dabiski ir Dieva tauta, un viņš lieto vārdu es došu. Jā. Pagājušajā raidījumā mēs noskaidrojām, ka tāda varbūt precīzāk un skaidrāk nozīme būtu es došu baudīt. Es došu baudīt, lietot, baudīt, jā, pārvaldīt Jēkaba mantojumu. Tad to, ko Dievs ir apsolījis Jēkabam, dot un sagatavot. Jā.
Un pagājušajā reizē mēs runājām, ka vairākas piemērs minējām, kad tīri šeit pasaulē mums ir situācijas, kad mums var piederēt mantojums, kaut kas mums var būt novēlēts, bet mēs nevaram to lietot, jo mēs neesam pieauguši, vai mums nav tiesību, vai mēs neesam attiecīgi sagatavoti, nobrieduši priekš tam, lai mēs to varētu lietot. Tad ir nosacījumi. Ir nosacījumi, lai varētu lietot šo mantojumu, kas ir kāds novēlētājs mums ir atstājis. Un tieši tāpat tās ir arī ar šeit, ko mēs lasām Dieva vārdā, ka Dievs ir devis mantojumu, bet ir nosacījumi, lai viņu varētu lietot. Jā, un varbūt, Jāni, tad izlasām vēstuli Galatiešiem šo te 6. 7. un atgriežamies pie 1. 2. pānta. Tātad šeit ir rakstīts, bet kā jūs esat bērni, to ir Dievs apliecinājis sūtīdams savu dēla garu jūs sirdīs, kas sauc Aba tēvs. Tātad tu vairs neesi kalps, bet bērns. Bet ja bērns, tad arī caur Dievu mantinieks. Bet es saku, kamēr mantinieks vēl nav pieaudzis, nav nekādas starpības starp viņu un kalpu. Kaut arī visa manta viņam piederēt, bet viņš ir padots aizbildņiem, pārvaldniekiem līdz tēva nospriestam laikam. Ļoti interesanti šeit parāda tieši šos te Dievu nolikto tādu nospriesto laiku, jā, kā mēs pagājušais arī minējām, ka katram tas ir individuāls, tas neiet runa par gadiem 10, 20, kādam varbūt tas ir 10 un 20 gadi, jā, kādam tas ir 1 diena, 3 dienas, kas to lai zina, kā to varētu sacīt, vai ne? Katram ir ļoti individuāli, personīgi, kā tas ir. Nospriestais laiks, ko Dievs katram personīgi ir nolicis. Nosacījums ir? Kamēr viņš nav pilngadīgs. Tātad, kamēr viņš nav pieaudzis. Un tas nenozīmē pilngadību arī. Šeit teiks, man ir 18 gadi, tad es esmu pilnīgs. Nē, mīļie radio klausīgi grib uzsvērt, jā. Tas nerunā par to, cik mums ir gadu. Vai cik gadus mēs esam baznīcā. Tieši tā. Bet jā. Par garīgo augumu. Par garīgo briedumu. Tieši tā, par garīgo augumu. Ja mēs nenobriestam, ja mēs nepieaugam, ja mēs nenonākam līdz tajā pozīcijai, ka Dievs mums var uzticēt, kas notiek, Jāni, ar šo mantojumu? Jā, te arī parādās tas, kā Bībele arī kādā citā rakstvietā ir teikts, bez dziļākas atziņas tauta iet bojā. Jā, tātad, ja tauta nepieaug šajā garīgajā būtībā, ja viņa nemeklē dziļākus pamatus, vienkārši pietiek ar to, es esmu Dieva bērns, es esmu nokristījies, un viss ir kārtībā, es eju uz debesīm. Tā gluži nav, mīļie radio klausītāji. Te ir tā lieta, ka bez dziļākas atziņas tauta iet bojā. Un tātad, ja es nepieaugu vēl kaut ko, ja man iedos šo mantojumu tulīt un tagad, tad visticamāk, ja es būšu nepieaudzis, es viņu izšķērdēšu. Es viņu visdrīzāk kaut kur izlietošu tur, kur viņš nebija paredzēts lietot. Es varu kļūt lepns, augstprātīgs, ja jūs to varat redzēt mūsu ikdienas gājumā dzīvē kā piemēra, ja, kad cilvēkiem ir iedots mantojums, garīgs mantojums, arī fizisks mantojums, ir, kas saņem varbūt tās pēkšņi kaut kādu mantojumu no ārzemēm vēl kaut kur vai tepat Latvijā saņemot, viņš šo mantojumu vienkārši izšķērž, pat nodzeroties paši un aiziet bojā. Aiziet savā veidā, es gribētu teikt, visu pirms garīgi bojā, nevis mirst fiziski, ja, bet garīgi aiziet bojā reāli. Dievs mūs mīl, un tieši Dievs redz nākotnē. Viņš negrib, lai mēs nomirtu. Jā, tas nozīmē ko? Tas nozīmē, ka ja mēs nebūsim pieauguši līdz tam līmenim, ka Dievs mums var iedot, šis mantojums būs, mēs viņu varam nedabūt, nekad visu mūžu garumā. Principā tā sanāk. Šeit baudīt uz zemes šo mantojumu, mēs viņu varam nedabūt. Ja? Kā būs debesīs, mēs to varam tikai spriedelēt, un tas būs tāda spekulācija varbūt, jo mēs neviens neatgriežamies, mēs varam tikai rakstiem skatīties, kas ir minēts par to, ja? Bet šeit tu vari visus mūžus, varbūt tu dzīvo līdz 100 un pāri gadus, bet tu joprojām priekš Dieva, tu esi zīdains, tu neesi pieaudzis, kur raksti kādā vietā saka, kad biju bērns. Jā, es tieši to gribētu izlasīt. Varbūt, jā, tad izlas tieši to, lai mēs to apliecinātu arī ar vārdu. Bet, lai labāk jūs saprastu, un lai nebūtu kādas problēmas ar kādu nesaprašanos, mīļie draugi, ir lietas, ko mantinieks saņem neatkarīgi no vecuma. Jā, protams. Žēlastība, mīlestība, jums virs galvas, aprūpe, aizsardzība. Gribētu teikt, pirmās nepieciešamības lietas bērns saņem, un mums visiem tas ir garantēts, garantētais minimums. Bet tas, ko Dievs tur plauktā bankas kontā priekš mums, ir tas, ko mēs varam saņemt tad, ja mēs
kļūstam, nonākam garīgi līdz tam vecumam, ka Dievs mums var to uzticēt. Pirms to Jāna atrod to rakstiet, ko lasīt, jā, tieši varētu pateikt tā, pirmā neatliekamā palīdzība pat medicīnā mums visiem ir garantēta. To valsts garantē, bet lai tu varētu kaut ko vairāk izdarīt ar savu veselību, uzlabot tur zobus vai vēl kaut ko, tev ir kaut kāda nosacījuma. Un viens no nosacījumiem ir jāapdrošina savu dzīvību, ja kā, tā kā raksta to likums, ja, un tieši tā ir parādīts. Pirmā nepieciešamība tev ir. Dievs to dod, viņš ir garantējis, tev būs dienasčā maize, tu badā nemirs un tev būs, ja? Bet, ja tu gribi kaut ko vairāk iet tālāk, un ne tikai fiziskā, es nerunāju šeit par fizisko vairāk, bet tieši garīgā izpratnē augšanā, Ir jābūt kaut kādiem nosacījumiem. Ir kaut kas jāpiepilda, tev kā cilvēkam ir jāpiepilda, un tad tu var saņemt šo te garīgo tādu svaidījumu, ja tā varētu to sacīt, garīgo dāvanu. Cits saka, es arī gribu, kā tas mācītājs tur lūgt mēlēs vai pravietot vai vēl kaut ko. Jā, mīļais, pieaudz, kā viņš, ja tā arī sacīt, pieaudz, un Dievs iespējams tev dos vienu vai otru dāvanu, jo Dievam katram ir sava dāvana, ko dod. Jā, un mīļā radio klausīties, vēl es gribētu atgriezties pie temata vai vispār pie iemesla, kāpēc mēs runājam. Mēs runājam par gavēņa augļiem. Tieši tā. Mēs runājam par to, ko Dievs ir apsolījis tiem cilvēkiem, kas ar gavēņu un lūkšanu iemācīsies regulāri viņam tuvoties, kam tas kļūst par dzīves disciplīnu. Un lūk, Pāvils 1. vēstulē korintiešiem 13. nodaļā, tajā, kur rakstīts par mīlestību, Jā. Bet tad viņš 11. pantā saka tādus vārdus. Kad biju bērns, es runāju kā bērns. Man bija bērna tieksmes un bērna prāts. Jā. Pāvils ļoti skaidri atzīst, ka viņš bija bērns garīgi tajā ziņā, tikko piedzimis. Viņam bija bērna tieksmes, viņš runāja kā bērns, viņam bija bērna prāts, un viņš nespēja satvert to, ko Dievs viņam bija paredzējis nākotnē. Bet tālāk rakstīts, bet kad kļuvu vīrs, tad atmetu bērna dabu. Un šeit ir tas punkts, kad es kļuvu vīrs, tad es atmetu bērna dabu. Kļūt vīram, pieaugt Dievā, nostāties uz kājām, tas ir veids vai lieta, ko no mums gaida Dievs, lai mēs šo Jēkaba mantojumu varētu iemantot un baudīt savā dzīvē. Tas, kas ir vajadzīgs, kad cilvēks pieaug līdz pēc tāda, varbūt šīs pasaules, jeb, teiksim, uz zemes, kad ir mantojums, viņam paliek 18 gadi. Ja tas ir normāls cilvēks, ja viņš nav teiksim, invaliditāte vai kaut kādas citas problēmas, veselības, teiksim, kas saistīts ar domāšanu, viņš domā pavisam savādāk. Viņam izturēšanās pavisam savādāk. Un ja 5 gados viņam būtu iedevuši mašīnu, viņš būtu iesēdis šajā mašīnā, viņš būtu uzreiz gājis bojā, tad šajos 18 gados, kad viņš ir iemācījies braukt, kad viņam ir tiesības, kad viņš pilnvērtīgi var mantot šo mašīnu, viņš brauc un viņš bauda no šīs lietas. Tieši tā. Tieši tāpat arī garīgajā pasaulē. Tieši tā, lai mēs patiešām garīgi pieaugtu, lai nevis vēlreiz gribu uzsvērt, šeit neiet runa, ko Pāvils, ko Jāni, ko tu lasīji, ka te neiet runa par gadiem. Tikai par fiziskiem gadiem, bet šeit iet runa neatkarīgi mīļo mamīt vai tētiņu, kuram ir, varbūt jums ir 60, 70 gadi, bet varbūt Dievs skatās uz jums kā uz zīdaiņu, jūs joprojām esat palikuši zīdaiņu statusā, ja? Neapvainojieties, lūdzu, ka es tā saku, kam tie gadi ir tik daudz, ja? Es jūs negribu nekādā veidā aizvainot, bet varbūt tieši jūs tā rīkojaties kā zīdaiņs, bet nevis kā pieaugus sieviete un pieaugus vīrs, kam vajadzētu attiecīgi rīkoties, jo mēs to pasaulē redzam, šādas situācijas ir. Un ja mēs runājam, teiksim, par šo kaut kādu brieduma pazīmi vai garīgā brieduma pazīmi, varētu teikt, tad viena no šīm pazīmēm ir tas, par ko mēs runājam. Māka, spēja, vēlēšanās, ar gavēni meklēt Dievu. Mēs pašā sākumā raidījumā runājām, kad runājam par gavēni, vispār, kas ir gavēnis, mēs runājam, ka tas ir veids, kā saņemt to, ko no Dieva savādāk nevar saņemt. Nevis ar izspiešanas metodi, bet, kad mēs gavējam, kad mēs lūdzam, mēs mainamies, mēs kļūstam citi cilvēki un Dievs spēj mums iedot. Tieši par to mēs arī šobrīd runājam, ka šis pēdējais apsolījums, es došu tev tava tēva Jēkaba mantojumu, attiecās uz šo spēju, uz šo garīgo briedumu, praktizēt savā dzīvē šīs garīgās disciplīnas. Un es gribētu izlasīt vēl vēstuli Efeziešiem, 4. nodaļa, atkal, lai mēs varbūt saprastu, visi, lai mēs saprastu, ka tā ir patiesība un taisnība, kad mēs piedzimstam Dieva ģimenē, pat varbūt mēs varam gadu, 2 vai pat 5 būt draudzē un pat kaut ko darīt. Ja mēs netieksimies uz augšanu, ja mēs nepieaugsim
tie miljoni, tā bagātība, tā svētība, viņa nostāvēs tur Dieva bankā, Dieva plauktā, mēs zināsim par viņu, mēs apliecināsim par to, mēs lūksim par to, mēs domāsim par to, bet mēs tā nekad nesāksim baudīt. Kāpēc? Jo arī šeit vēstulē Efeziešiem 4. nodaļā par to ir runa. 11. pants. Viņš arī devis citus par apustuļiem, citus par praviešiem, citus par evaņģēlistiem, citus par ganiem un mācītājiem, lai svētos sagatavot kalpošanas darbam. Kristus miesai par stiprinājumu. Līdz kamēr mēs visi sasniegsim vienību Dieva dēlā, ticībā, atziņā, īsto vīra briedumu, Kristus diženuma pilnības mēru. Tad mēs vairs nebūsim mazgadīgi bērni, kas cilvēku viltu spēlē, viņu viltīgās rīcības piekrāpti, tiek šurpu turpu svaidīt, padodamies katram mācības vējam. Bet patiesīgi būdami mīlestībā, visās lietās pieaugsim viņā, kas ir mūsu galva, proti Kristus. Un tagad vēlreiz pie sākuma, mūsu raidījuma sākumiem. Jēzus teica vārdus. Kad tagad mani mācekļi negavē, kad līgavains tiks paņemts prom, tad viņi gavēs. Viņš mācīja Mateja evaņģēlijā, kad tu gavē, tad dari to, tā un tā. Jēzus gaida, ka šis te brieduma pazīme ir, kad cilvēks gavēs. Un pēc tam nāk apsolījumi. Dievs saka, mani mācekļi gavēs, un pēc tam šeit Iesajas grāmatas 58. nodaļas 14. pantā ir runa par apsolījumiem. Es došu tava tēva Jēkaba mantojumu. Lūk, vienkārša lieta. Jā, mīļie radioklausītāji, un tajā visā to var skatīties arī tādā veidā, kad, ko es gribētu varbūt sacīt, jo kāds teiks, pēc gadiem vēl kaut ko, bet es gribētu teikt tā arī, ka neatkarīgi kāds varbūt pat mācītājs esi, varbūt tās Dieva acīs tu joprojām esi zīdēns, kaut vai tu vadi draudz pat, ja, kaut vai tu esi kas, un varbūt tās kāda tantīte, mīļa māsa, opīts, kas ir, viņš varbūt garīgi, ir 10 reizes nobriedušāks nekā jebkurš garīgais vadītājs, kas ir, ja, tas attiecās pilnīgi uz visiem, tas neatiecās, mīļie, kas jūs esat vienkārši draudzes locekļi, tas attiecās uz jebkuru cilvēku, varbūt tur, kur tu esi, Dievs tev kaut ko ir devis vairāk mazliet, bet tu joprojām arī tur, kur tu esi, tur, kur tu jau lieto kādas mantojumu, kaut kādu daļu, tu joprojām esi zīdainis. Ļoti vienkārši iemesla dēļ, un es domāju, ka daudz mums noteikti piekritīs. Varbūt ne visi, bet daudz. Viena iemesla dēļ, mīļie radio klausītāji, par cilvēka garīgumu. Ja par to, vai cilvēks ir garīgs vai miesīgs, nespriež no Bībeles zināšanu daudzumu. Tieši tā. Nespriež no baznīcā pavadītiem gadiem. Bieži vien pat nespriež no tā, vai viņš kaut ko dara draudzē vai nedara, jo var darīt ļoti fiziski un daudz labas lietas, bet var nebūt garīgs. Spriež pēc viena nosacījuma. Vai cilvēks pieņem garīgus lēmumus un vai dzīvo pēc garīgiem principiem. Tad, kad ir spiediens, tad, kad ir problēmas, tad, kad ir grūti, kad nav vienkārši, kā cilvēks rīkojās, miesīgi vai garīgi. Mēs bieži vien skatāmies uz šo pirmo aspektu, kad es pieņēmu Kristu, kad es nokristējos, kad es kļuvu par Dieva bērnu. Aleluja, slava Dievam. Bet garīgs cilvēks ir tas, kas pieņem garīgus lēmumus un garīgi rīkojās. Un gavēnis, jeb māka gavēt, jeb šī garīgā disciplīna, regulāra garīgā disciplīna, gavēt cilvēkam, tas ir garīga brieduma pazīme. Tieši tā. Ja jūs paskaties apkārt saviem radiem, draugiem, brāļiem, māsām, draudzēs, es nenovēlu nevienam un nelūdzu, lai jūs kaut kādā veidā iztiesājat vai izspriežat. Kurš ir garīgāks, kurš nē? Jā, bet... Ja tā arī ir garīga pazīme, ja tu sāc jau spriest un tiesāt, tad man šķiet, ka tu jau esi... Netiesāt, bet paskatieties apkārt. Cik daudz cilvēku jūs zinat, kas regulāri un pastāvīgi gavē, kas ar gavēni meklē Dievu? Vienkārša lieta. Jēzus teica, mani mācekļi gavēs, mani mācekļi to darīs. Paskatieties apkārt. Un lūk, varbūt mums būs arī atbildi, kāpēc šodien nav tas Dieva spēks un tas svētījums un tas Jēkaba mantojums cilvēku dzīvē, ko Dievs ir apsolījis dot. Tātad, mīļie radio klausītāji, domāsim par to, bet... Griezīsimies šobrīd atpakaļ pie vēstules Galatīšiem 4. nodaļas. Ir dažas lietas, ko mums vēl jāpagūst izrunāt līdz raidījuma beigām. Un es gribētu lasīt no 1. panta, 4. nodaļa, 1. 2. pants. Kamēr mantinieks vēl nav pieaudzis, nav nekādas starpības starp viņu un kalpu, kaut arī visa manta viņam pieder. Bet viņš ir padots aizbildņiem un pārvaldniekiem līdz tēva nospriestam laikam. Kas šobrīd varētu būt šie pārvaldnieki un
pārvaldnieki un aizbildņi cilvēkam, kurš tic Dievam. Raksturs. Kas valda par viņu? Raksturs. Daudz mūsu tādas patiesībā sliktās miesiskās īpašības, kas ir mūsos, ja? Kas valda par mums, kas ir mūsu pārvaldnieki mūsu dzīvei. Nevis mēs spriežam garīgi, bet mēs spriežam miesiski. Un kā viena no, piemēram, var teikt, ja es ar brāli strīdos, ja provocēju kašķi konfliktu, tad es joprojām esmu miesīgs. Un tas miesiskais ir valda par manu situāciju, valda par šo te lietu, tad es esmu nepieaudzis. Jā. Bieži vien šis pārvaldnieks, manuprāt, ir arī apstākļi. Jā, jo cilvēks tic Dievam, dzied baznīcā slavas dziesmu, saka aleluja līdz tam laikam, kamēr viņiem ir labi. Atnāk spiedīgi apstākļi un nav vairs aleluja. Kāpēc? Jo apstākļi pēkšņi sāk valdīt par viņu. Tajā vietā, kur Dievs teica, valdi tu par apstākļiem, un neatkarīgi kādi apstākļi, tavs skatījums uz dzīvi, uz lietām, viņam jāpaliek nemainīgam. Viņam jāpaliekam vērstam uz Kristu, cilvēki novēršās, tas nozīmē, ka apstākļi, situācijas, notikumi valda pār cilvēku. Un to var ļoti bieži redzēt, kā Dievs pārbauda draudzību. Viņš starp diviem cilvēkiem, pieņemsim starp diviem cilvēkiem, atļauj notikt kādiem apstākļiem. Un tad var redzēt, vai šie apstākļi ietekmē šo draudzību, vai šie draudzība ietekmē šos apstākļus. Mums, mīļie radioklausītāji, ir jābūt tā, ka mēs, kā kristieši, ietekmējam apstākļus, nevis apstākļi ietekmē mūsu attiecības. Ja mans brālis ir kritis, ko Bībele saka, pieej un cel viņu augšā. Ir labi būt diviem, jo ja viens krīt, tad otrs ir kāds, kas viņu pieceļ. Un tas ir tā būtība, tas runā par garīgo briedumu, ka tu nevis savu brāli, jeb māsu iestum dziļāk mēslos, bet ka tu viņam palīdzi piecelties, Un ja tavs brālis uz tevi dusmo, neatmaksā to atpakaļ. Ja tev nepasveicināja, neatmaksā atpakaļ. Tieši tās ir tās lietas, kur mēs bieži vien kaut kādā veidā rīkojamies kā zīdaiņi. Un mēs varam teikt, cik garīgi mēs esam, cik daudz bībeles skolas mēs esam beiguši institūtīs, teoloģijas fakultātes, maģistru un vēl kas var būt, bet mūsu rīcība parāda reizēm. Un Dievs pieļauj šiem apstākļiem, lai pārbaudītu, norūdītu mūsu ticību. Un šī situācija parāda, ka par mums valda apstākļi. Tieši tā. Šajā pantā rakstīts, bet viņš ir padots aizbildņiem un pārvaldniekiem līdz tēva nospriestam laikam. Tēva nospriestais laiks nav laika posms. Tēva nospriestais laiks ir, kad tu iemācīsies pārvaldīt šos apstākļus, kad tu iemācīsies tikt pāri savam raksturam, kad tu iemācīsies jebkurā situācijā, jebkurā problēmā skatīties uz Dievu un rīkoties tā, kā Dievs saka. Lūk, tajā mirklī, kad tu esi vienreiz, otrreiz, trešoreiz, 5. reizi šajā situācijā rīkojies divbīgā un pareizā veidā, Tēvs skatās no debesīm un saka, šis vīrs ir pieaudzis, es viņam tagad kaut ko varu uzticēt, un šeit ienāk tās Dieva svētības, varbūt tieši tajā sfērā, par ko gāja runa, jo varbūt visas sfēras mums nav vienāds, teiksim, jā. Tātad mums ir jāiemācās valdīt pār šiem pārvaldniekiem. Mums ir jāiemācās izaugt no šiem pārvaldniekiem. Un kamēr mēs nemākam, Dievs mūs liek atkal tajās pašās situācijās, lai mēs ieraugot, saprotam savas kļūdas, izējam ārā kā uzvarētāji, un tas dara mūs par spējīgiem saņemt šo mantojumu. Veids, kā mēs to varam iemācīties darīt, ir ar lūkšanu un gavēšanu. Mēs esam runājuši, ka lūkšana un gavēšanas laiks, ko mēs pavadam kopā ar Dievu, maina mūsu raksturu, maina mūsu prioritātes, maina mūsu domāšanu, maina mūsu skatu punktu. Un tieši tāpēc Dievs saka, ja jūs iemācīsieties gavēt, šis apsolījums Jesajas grāmatas 58. nodaļā, 14. pantā, 3. daļā, ka es došu jums jūsu tēva Jēkaba mantojumu, viņš ir spēkā. Un Dievs gaida, kad mēs ar gavēni nāksim viņa priekšā, mainīsimies, un viņš spēs mums iedot šo mantojumu. Lūk, par to ir saruna. Lai Dievs jūs svētī, mūsu rīcībā ir palikusi 1 minūte, un man būtu jums novēlējums. Gavēnis ir tikai veids un līdzeklis, kā pieaugt Dievā, kā mainīties un kā piedzīvot šo te mantojumu. Iemantosim mantojumu. Kā no zīdaiņa kļūt par pieaugušu sievu un vīru garīgā tieši jomā. Lai Dievs jūs svētī, tiekamies nākošajā raidījumā, nākošu otrdien, un beigās ļoti īsi Jānis savu telefonu. 263 94 720 263 94 720. Gaidīšu uzzvanus. Būsim mantinieki, kas iemanto mantojumu. Lai Dievs jūs svētī. Ar Dievu palīgu.
Jūs varat kļūt par partneriem raidījuma tapšanā, finansiāli atbalstot. Vairāk informācijas mājaslapā tautaslūkšana.lv vai pa tālruni 29 27 93 60. Lūkšanu kambara noslēpums.